Nu, labu rītu, tauta Latvijā. Tātad video būs par karošanu, par kristieši un ieroči un karš. Reku atradu vienu ukraiņu, nezinu, domašņēja cerkva, un kas vai tas ir mācītājs vai kas, bet reku viņš ir zbroja i hrišķiaņin, jā, tātad kristietis un ieroči. Noskatījos 40 minūšu. Atvainojos. 40 vai cik tās minūtes garu runu. Ļoti ātri gribu izanalizēt un pilnīgi pareizi pateikt, jo, piemēram, atkal te ir tas, kad esmu dzirdējis divas tādas, mācības vai kā lai nosauc, ka cilvēks stāsta, runā, jā, iespējams, ka tā ir kāda mācība. Mēs visi, kas, es nezinu, nosauksim YouTube'ā runājam vai kā, jā. Vienalga, kur mēs runājam, bet manā gadījumā YouTube, ja mēs visi kaut ko tā kā izsakam un kāds to klausās un dzird un, ietekmē, tas mūsu teiktais ietekmē citus. Un vai tā ir mācība, nezinu, vai tā ir pareiza mācība, atkal jautājums, ja. Un, lai būtu īsāk, tad viņš te pateica tādas interesantas lietas, ko es ātri izkalkulēšu Latvijas situācijai, ja, par karu Latvijā. Kā mēs zinām, karš Latvijā būs un Krievijas iebrukums būs. Un tātad tas viss tuvojās un viss tiek gatavots un viss notiek. Un visi kādi Eiropas un pasaules spēcdienesti par to ir sen pateikuši un visas lietas un blā blā. Tā kā, tas ir viennozīmīgi. Tā kā rītā būs sestdiena, tā Krievijas iebrukums Latvijā būs. Un šis cilvēks interesanti stāstīja par Ukrainas ticīgajiem, ja, un man patika vienu piemēru. Jā, tur citi kaut ko no Bībeles to, ka tur varas nesējiem ir ieroči un viņi tur ko tur un kas tur, ja, tur, pēc rakstiem, kad viņi ir tie, ieroči ir policijai un armijai un prokuroriem un vienalga kādām tur tām grupām cilvēku, kam viņš ir oficiāli. Pareizi viņš pateica, viņi ir to izvēlējušies, tagad klausties par Latvijas šitiem visiem varas iestādes un kā jūs tas sauksiet armija un varas iestādes, nezinu, ja. Tātad viņi to ir izvēlējušies kā savu maizes darbu, ja, šie neticīgie cilvēki, ja, tā vajadzētu būt, ka viņi ir neticīgie, ja, jo ticīgie nedrīkst to darīt, ja, labi. Tātad, tur, var sakot, pasaulē visi ir kājām gaisā, Amerikā visādi ticīgie, tur, nezinu, citi saka, tur puspolicijas, tur kāds tur iecirknis ticīgie, vēl kādi ticīgie, ja, nē, tā nav, tāda viss jau ir atžgārni aizgājis, ja, ka tu esi, nezinu, kristietis, policists un nesājies ar ieroci, ja, tā nē, tad klausaties, raidījums, noklausieties šito puisi, ja. Tad stāsti par Latviju, kas te būs, jā, jo viņš tieši tāpat pateica, viņš teica, labi, ķeramies vērsim pie ragiem, mani viena lieta vairāk uzrunāja, jā, klausaties, kā viņš teica, viņš saka, Ukrainā, piemēram, kaut kādi tur policisti vai tas tie TCK, kas tos armijniekus tur, nezinu, nokomplektē vai kā lai sauc, es nezinu, kas tas TCK viņiem ir, bet, Latvijā mums arī noteikti tas būs kaut kāds tur padomu. Laikā tas bija saucamais kara komisariāts, kur visi gāja atzīmēties un kur visus ņēma armijā, ja. Īsāk sakot, kara gadījumā būs kas? Šitie visi, visas Ukrainas tā pateica uz savējiem, un es to gribu uz latviešiem reducēt. Viņš saka, tie visi, tur tecekašņiki vai armijnieki vai policisti, viņš saka, tie tagad ķerās klāt pie mierīgajiem iedzīvotājiem, ja, un grib iegrūst rokā ieročus, lai tie tagad, šie mierīgie iedzīvotāji, un viņš pārsvarā pa kristiešiem runā arī tagad, ja, kad grib iedot rokā ieročus, viņš saka, piemēram, viņš saka, tu tikko no celtniet, no strojkas, ja, tur Štuka Turščik, tas ir apmetējs, ja, kas lika apmetumu, viņš saka, tevi paņem, nezinu, tur dažās dienās, savaņģo arestē, savāc, kur tur, tagad tikko viņš saka, tu ar ķelli smērēji betonu, ja, un tagad tu iesi, un tagad tevi uzreiz tur pēc pavisam īsa kāda tur tā laika grūdīs tevi iekšā kaut kur tur tajās cīņās, kaujās, vai es nezinu, tur, ja to ideju, viņš saka,
Tu neesi, pilnīgi tev nekāda sakara nebija tajā tavā celtnē, ja, ar to automātu, ja, un tu strādāji ar ķelli un ar betonu, ja, un tagad tevi hops un pēkšņi grūž iekšā tajā. Un man patīk tie atslēgas vārdi. Tā galvenā būtība, viņš saka, šitie dažādi tur tecekašķiki, policisti, viņš saka, ka paši tur neiet un nedara, ja, jo viņš saka, baidās, tur vēl kāds iemesls, vēl kāds, jā, saprotiet, tā kā negrib, atsakās, baidās, jā. Tad tagad, viņš saka, arī tur ķer kristiešus, jā, un spiež un liek un visu tādu, jā. Un ar to domu, ka viņš saka, tagad, kristieši, kā piemēru, jā. Jo šeit par kristiešiem ir runa. Tagad tie kristieši, ja, ar to tā ideja, kāda žests ir, tagad tas tecekašķiks vai tas resnais noēstais, šitas mūsu ruks, ja, korumpants ruks, un kādi visi tie, kas ir visa Latvijas korumpētā elite, ja, tur policijā un rekur visādi, tagad baigais spečuks neiztais uzvārdos vairāk tikai pēc tā Lato lapsas šitā visa, patiesības izstāstīšanas prātā ir iesēdies korumpants, kā saka, ruks, ja, kas vada policiju un organizēto noziedzību, vai kā viņš ir izstāstījis visus, taču paši redziet, Grišins un kas tur viss, taču ir OPG mums Latvijas, ja, oficiālā līmenī ar konstitūciju atbalstīta, ja, tur kā tur, Lato Lapsa visu zina, es vienkārši viņu klausos, skatos un no viņa mācos, ja, ņemu to informāciju no profesionāla cilvēka, kas zina, ja, un tagad iedomājies tāds ruks, ja, kas viņš ies pie Pleskavas tagad desantniekiem stāsies pretī un teiks, što, Ivan, vychodī там такой, давай, я тебе šās piu, jā. Ko ruks darīs? Ruks tulītās vai nesaķers kaut kādus vietējos, tulīt aizies, es nezinu, pie Pentakostiem, pie Modra Rīgā, jā. Paņems Modra Gavrikus, tulītās iedos viņiem stroķi rokā un sūtīs aizsargāt. Aizstāvēt, jo šitas mācītājs, ja tas ir mācītājs, ja, viņš tikko teica, šī valdības tie cilvēki negribēs paši mirt, ja, paši negribēs mirt, nobaidīsies vai baidīsies vai negribēs, ja, un sūtīs tāpēc citus ķers rokā, dos ieročus un tevi sūtīs pirmajās tajās frontes līnijās, saprotiet? Un tieši tas pats, es tagad redzu, kā pēc viņa teiktā, kā jūs domājat, Latvijā tagad tulītās visi prokurori un tiesneši nometīs savus mantijas, šitās mantras un aizskries uz Pleskavu aizstāvēt Latviju, ja? Tauta Latvijā muļķības, ja? Tāpēc arī tieši tas pats būs Latvijā, ja? Kad ķers rokā, dos ticīgajiem šito te visu, tur ar draudiem, ar represijām, ar iebiedēšanām, ar visu, ja, paskatieties, kā tas teicēja, kā pielieto spēku, ja, kā sit, kā spārda, kā zog cilvēkus. Es taču katru dienu YouTube'ā paskatos vismaz, pa vienam kaut kādam nelielam teicēja, kā rulītim, ja, un redzu, ka tas viss turpinās, tas viss iet vairumā, tas viss notiek, ja, tur, un tieši tāpat Latvijā, saprotiet, šīs sejas, kuras jūs sabiedrībā tagad redziet, tur ceļu policija, tāda policija, municipālā policija, ja? Ja tagad kaut kur jūs redziet kaut kādus smaidīgos un tādus un šitādus un kaut kur nedaudz tur, pieņemsim kaut kur, ka tur kādu to vai noķēra vai šito un kaut ko izdarīja minimāli sabiedrības labā, ja? Minimāli sabiedrības labā, tad atcerieties, tad, kad iebruks iekšā Krievijas karaspēks, šīs policijas un šīs armijas un visas šīs struktūras militārās, viņas pavērsīs savus skatienus, savus ieročus, savu tur dusmas un visu pavērsīs pret tevi, pret mani, ja? Saprotiet, tauta Latvijā. Tātad tas ir tikai tagad sprīža jautājums laikam, neliels laika jautājums, kā visas šīs militārās organizācijas, ja, nosauksim, ir vairāk vai mazāk draudzīgas tur tautai vai attiecās tur lojāli pret tautu. Ja. Es nemaz nerunāju par to, ka tālāk, kad būs antikrista valdība, ja, tad šīs visas militārās struktūras pa īstam ķers rokā cilvēkus un nogalinās un darīs to melno darbu, ko antikrists ir pateicis, ja, un Bībelē tas skaidri gaiši pateikts, ja, galvas nociršana, ja, nocirtīs galvos, atsečenie galavi, ja, krieviski, saprotiet, tauta Latvijā.
Kuri to darīs, kuri cirtīs, griezīs galvas nost? Militārās struktūras, tāpēc, ka viņas kalpos jebkurai valdībai, un tajā laikā, kad būs antikrists, tad visas šīs militārās struktūras arī vērsīsies pret tautu, īpaši pret ticīgajiem, jo ticīgajiem cirtīs nost galvas antikrista laikā.